No 2025. gada sākuma visi rēķini valsts pārvaldē būs jāsūta kā e-rēķini. No 2026. gada arī visiem komersantiem savā starpā rēķini būs jāsūta e-rēķinu formā. Par šo visu daudziem ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Kāpēc tas tā? Kas vispār ir e-rēķini un kas rēķinu izrakstītājiem ir jādara, lai atbilstu šīm jaunajām prasībām? Man šodienas saruna ar Unified Post pārdošanas vadītāju Alvi Dimitri. Kas tad ir e-rēķins? Kā mēs uz banāniem to varam izstāstīt? Ja? Tas viss notiek elektroniski, un tas ir pareizi. Kāpēc pēkšņi mums ir tagad jāsūta e-rēķina formātā? To izdomāja speciāli Latvijas valdība, lai mocītu grāmatvešus. Viņš parāda savam priekšniekam, priekšnieks saka, tu esi jucis. Ja? Prātā nenāk šito apmaksāt. Ja? Nesen biju vienā seminārā, un tad semināra organizatori tā joka pēc paprasīja zālē, kurš zina par e-rēķiniem visu. Tur bija 90 cilvēki, uzmini, kurš vienīgais pacēla roku. Bet rezultātā vajadzētu būt, ka tas iegūms ir visām pusēm. Šis rēķins jāpaziņo arī uz vidi. Ko šiem te mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ko tad viņiem tagad vajadzētu darīt? Sveiki, Alvi! Sveiks, Int! Jā, man prieks tev redzēt šeit studijā. Šodien runāsim par tādu lietu kā e-rēķini, bet vispirms es pateikšu paldies šīs podcastu sērijas idejas autoriem un atbalstītājiem. Tas ir Smart ID. Pateicoties Smart ID, mēs varam šādu izglītojošu podcastu sēriju veidot. Mūsu saruna par e-rēķiniem, tu manās acīs esi tas, kuram pa viņiem vajadzētu visu zināt no līdz. Es ceru, ka tā ir. Nesen biju vienā seminārā, un tad semināra organizatori tā joka pēc paprasīja zālē, kurš zina par e-rēķiniem visu. Tur bija 90 cilvēki, uzmini, kurš vienīgais pacēla roku. Darbs tev tāds, ja? Unified Post ir arī tie, kas uztur to e-rēķini LV, jeb rēķini LV. Rēķini LV ir mūsu portāls, viena no mūsu biznesa daļām jau ilgus gadus. Jā. Es viņu ļoti kaut kad sen esmu lietojis, ja? Un es biju pārsteigts, ka tas ir jūsu, es to nezināju, ja tā godīgi. Tā ir viena daļa no mūsu biznesa. Ja tev interesē viss pārējais, pajautā, pastāstīšu. Es zinu pa vēl, kur tu darbojies, kur mēs ar tevi iepazināmies, tas bija saistībā ar e-mobi, tad ar elektroauto uzlādi, pirms 2,5 gadiem mēs runājām. Jā, no 18. līdz 23. gadam mēs bijām tie, kas pieskatīja Latvijas Nacionālo elektroauto uzlādes tīklu, kuru CSDD bija uzbūvējis sadarbībā ar satiksmes ministriju. Bet kopš tā laika daudz kas ir mainījies, par e-mobi atbilda citi operatori, bet mēs darbojamies ar citiem jautājumiem. Par e-rēķiniem. Tātad es zinu, ka visiem būtu jāzina, bet es zinu, ka daudzi nezina, ļoti daudz zinas man te sanāca, tātad, ka no nākamā gada tātad visi rēķini, kas tiek sūtīti valsts vai pašvaldību iestādēm, ir jāsūta kā e-rēķini, un no 26. gada tātad arī visiem komersantiem savā starpā vajadzēs apmainīties ar rēķiniem e-rēķinu formā. Pirmais laikam jautājums, kas droši vien ir visiem jāstāsta, daļa noteikti to zina, bet es domāju, ka ne tuvu, ne visi. Kas tad ir e-rēķins? Kā mēs uz banāniem to varam izstāstīt? Ja? Jo tad, kad saka, ka tas ir rēķins strukturētu datu veidā, ja, es baidos, ka tas negluži katram palīdz. Jā. Tātad 90. gadu beigas, 2000. gadu sākums bija tas laiks, kad liela daļa norēķinu pārvirzījās no kvīšu grāmatiņām, kas bija tipiskas par telekomunikāciju pakalpojumiem, par māju, par ūdeni un visu pārējo. Viss lēnām nomigrēja uz vienreizējiem rēķiniem. Reiz mēnesī cilvēki sāk saņemt rēķinus kā likums uz papīra. Mūsu uzņēmums bija viens no tiem, kas to darīja. Mums bija milzīgas iekārtas, printeri. Mēs drukājām katra mēneša pirmās 10 dienas, mēs strādājām diennakti, drukājām 100,000 rēķinu, likām aploksnēs, vedām uz Latvijas pastu, un tas viss tika piegādāts cilvēkiem. Tas ir papīra rēķins, kurš ceļo starp uzņēmumu un uzņēmumu vai starp uzņēmumu un cilvēku. Un tā apstrādēji abās pusēs ir nepieciešams roku darbs. Tad, man liekas, ka 2000. gadu sākumā cilvēkiem parādījās e-pastkastītes un vispār internets, tur tā teikt, attīstījās tik tālu, ka kļuva iespējams rēķinus sākt sūtīt elektroniski.
Tie bija rēķini PDF formātā. Patiesībā tas bija gudrs gājiens, jo pakalpojums sniedzējs vai rēķina izrakstītājs vienkārši pārnesa rēķinu druku uz rēķina saņēmēju pleciem. Jo, ja rēķina saņēmējs bija uzņēmums, tāpat tas grāmatvedis lika papīru printerī, spieda print, drukāja, ar roku rakstīja virsū grāmatojumus, pārvadīja to visu grāmatvedības sistēmā, lika mapē, jā. nesa apstiprināt priekšniekam, tas parakstīja, paņēma sev kopiju drošības pēc, aiznesa vietniekam, tas parakstīja, noņēma sev kopiju, ielika atvilknē drošības pēc un tā tālāk. Bet tas jau bija elektronisks rēķins vai digitāls rēķins, kura apstrāde tomēr maz atšķīrās no papīra rēķina apstrādes. Tagad ar e-rēķinu mēs saprotam strukturētu rēķinu. Tas ir rēķins, kurš ir datu formātā. Datu formātā tas nozīmē, ka viņu vairs nav nepieciešams ar roku vadīt kaut kādās sistēmās, bet ka viņš tajās ieguļās, iesūtās, reģistrējas pats. Respektīvi, pakalpojumu sniedzējs var aizsūtīt rēķinu, šo te e-rēķinu saņēmējam, tipiski otram uzņēmumam, un viņa sistēmā šis rēķins tā kā reģistrējas, pierakstās, ierakstās pats no sevis. Līdzi e-rēķinam, kā likums iet, tomēr ir rēķina attēls PDF formātā, viņš ir vai nu iekšā e-rēķinā, vai kopā ar viņu nāk, un tas ir vajadzīgs saskaņošanas vajadzībām, tāpēc, ka rēķinu bieži vien tomēr, pirms viņš tiek grāmatvedībā reģistrēts un apmaksāts, cilvēki vēl apskata, apstiprina, parasti arī elektroniski, elektroniskā vidē, dažādiem rīkiem. Tātad kopā savēlkot sanāk tā, ka tad, kad sūtīja PDF-ā, tā bija bildīte, viņa bija cilvēkam lasām. Jā. No PDF-a mašīna tā īsti neko bez papildus piepūles nevar nolasīt, ja? Un tātad viņu pa taisno uzreiz dabūt iekšā, pieņemsim, grāmatvedības sistēmā nevar. Tajā brīdī, kad mums nāk e-rēķins, ja, šo te strukturēto datu veidā, ja, tad tas cilvēkam vairs nav lasāms. Ja, cilvēks, ja skatītos tādā failā, viņam tur būtībā ir abrakadabra. Ja, Tieši tā. Jā, bet mašīna savukārt redz, ka tātad rēķina izrakstītājs, laukā rēķina izrakstītājs, ja tā tad ir ierakstīts, kas tur to rēķina ir izrakstījis, un šos datus var pat taisno ielasīt savā grāmatvedības sistēmā. Par preci tādu, preces nosaukums uzreiz ielasās grāmatvedības sistēmā, skaits, cena, summa, ja tā tad viss, kas tajā rēķinā ir, ielasās pa taisno grāmatvedības sistēmā, un tas lielais iegūms līdz ar to sanāk, ja, kad tam grāmatvedim, kurš to rēķini saņēmis, vairs nav jāpārraksta, ja kaut kādā grāmatvedības sistēmā, jo skaidrs, ka tagad visa grāmatvedība ir datorizēta, ja, sanāk laikam tā, kad līdzīgi tā kā ar maksājumu uzdevumiem, jo kādreiz bija kā banka, man vajadzēja pārskaitīt kaut kur naudiņu, kā uzņēmumu, uz citu uzņēmumu. Rakstīju uz papīru. Es vai nu rakstīju uz veidlapiņas ar roku, vēlāk parādījās dators, ja tā teikt, vai ne, tad mēs no datorā aizpildam šo te maksājumu uzdevumu, izdrukājam viņu laukā uz papīra, aiznesam uz banku, parakstīt apzīmogot, aiznesam uz banku, un bankā meitene viņu vada iekšā atpakaļ datorā. Tātad mums šitas posms, kas tas pārvietošana papīru, sanāca pilnīgi bezjēdzīgs. Ja? Un tie rēķini tad sanāk, vai ne, kad viņi risina to, kad mums kā datorā bija tā informācija, otrā galā viņa datorā uzreiz nonāk, ja, pie kam tādā formātā, lai dators var ielasīt grāmatvedības sistēmā. Lūk, mums arī rēķini, vai ne? Jā, tieši tā ir. Un, protams, ka tā efektivitāte, kas šī procesā parādās, viņa vienmēr ir rēķina saņēmēja pusē. Rēķina sūtītājiem vienmēr tas ir papildus darbošanās, papildus ņemšanās, lai papildus tam PDF rēķinam, ko viņš līdz šim sūtīja, sagatavotu rēķinu arī tad strukturēto datu formātā un abus divus aizdabūtu viņus pie saņēmēja. Pie tam tā pastāvošā prakse ir, ka tev būtu jāmēģina tas rēķins dabūt pie saņēmēja tādā veidā, lai saņēmējam būtu ērti viņus saņemt. Jo tikai tad, kad tas saņēmējs pie tiem e-rēķiniem tiek vienā veidā, pa vienu vadu, vienā formātā, tikai tad viņš var savā pusē veidot kaut kādas automatizācijas, tikai tad tur parādās tā efektivitāte un tie ieguvumi. Tā tad vajadzētu, kā es to tā stādos priekšā, ja, ka vajadzētu būt, ka es savā grāmatvedības sistēmā sastādītu to rēķinu, un es spiežu nosūtīt, ja, teiksim, uz Unified Post, ja, un jūsu grāmatvedības sistēmā viņš parādās, grāmatvedim droši vien tad tur ir jāapstiprina, ja, vai jānokontē, kas tur tiek darīts grāmatvedībā, visas tur mistiskās darbības, ja.
Bet faktiski, tad, kad es nospiežu sūtīt, tad viņš parādās jūsu grāmatvedības sistēmā. Tā būtu tā ideāli, vai ne? Jā. Gadās, ka rēķini pārsūtās tieši no rēķina sūtītāja rēķina saņēmējam no sistēmas uz sistēmu. Bet tā kā to rēķinu sūtītāju parasti ar piegādātāju uzņēmumu ir pietiekami daudz, un arī klientu uzņēmumam, kā likums, ir daudz, un viņi katrs izmanto dažādas sistēmas, un tie pieslēgumi tām sistēmām ir dažādi. Un arī failu formāti, kuros tās sistēmas runā, ir dažādi. Tad pasaulē šo te jautājumu ar salāgošanu, dažādu sistēmu valodu, formātu, kanālu salāgošanu darbojas atsevišķas organizācijas, kas saucās e-rēķinu operatori. Vai viņa izmantošana ir obligāta? Nē, nav. Jūs varat darboties paši, bet tad jums jārēķinās ar zināmām papildus investīcijām un papildus darbošanos. Vai tev ir obligāti jāizmanto pass, lai nosūtītu ziņu uz Rēzekni? Nē, nav. To var aizvest pats. Bet varbūt, ka efektīvāk būs, ja tu iedos to Latvijas pastam un viņš to izdarīs tavā vietā. Principā jā, tā tad pakalpojums sniedzējs, jā, vienalga, tas ir Latvijas pasts vai DPD vai vēl kāda cita kompānija, ja tā teikt, ja, kura nodrošina to, ka no šejienes uz turieni aizgādāja kaut ko. Tieši tā. Mēs to savu darbošanās nozari saucam par informācijas loģistiku. Tad mēs datus, kas ir vienā formātā un vienā vietā, nogādājam otrā formātā un citā vietā atbilstoši tātad sūtītāju norādēm. Respektīvi, jūs tātad esat tie, kas to visu transportē. Jā, tieši tā. Labi. Ja es esmu kaut kāds lielais uzņēmums, ja, droši vien, kad es par to jau labi sen jau esmu domājis, ja, principā jau izveidojis sistēmu, sazinājies ar operatoru, kurš tur var pārsūtīt, ja, un pie vis tā darbojies. Es domāju, ka droši vien lielākā problēma būs vidējiem maziem uzņēmumiem, kas nav šos te e-rēķinus iepriekš izmantojuši. Agrāk bija, ja pavisam sen, tā kā tu teici, izdrukājām uz papīra, ja, parakstījām, iedevām puisim, kurš atbrauca, ja, viņš aizveda, ja tā teikt, rēķinu savam priekšniekam, lai apmaksā. Ja. Pagāja kaut kāds laiks, ja, tā kā nav obligāti vizināt vai ne viņu uz papīra, ja, iedzenam PDF formātā, nosūtam uz e-pastu, ja, otrā galā mums pasaka, saņēmām, ja, pasaka, neko nezinām, ja, un rēķins ir nogādāts. Ja. Ko šiem te mazajiem vidējiem uzņēmumiem, ko tad viņiem tagad vajadzētu darīt? Jā. Tu pareizi piezīmēji, ka iekļauties tādā e-rēķina apritē dažāda izmēra uzņēmumiem nozīmē pilnīgi dažādas aktivitātes. Tātad, ja mēs runājam par 25. gadu, kas ir pirmais degošais datums, kad tiem uzņēmumiem, kuriem ir vienalga kāda veida sadarbība ar valsti, ar budžeta iestādēm, viņiem tad tām budžeta iestādēm būtu jāvar aizsūtīt e-rēķins. Tas, kas tam mazajam uzņēmumam ir jādara, viņam ir jāapskatās savu sākotnēji klientu sarakstā un jāsaprot, cik viņam ir to rēķinu, kas viņam mēnesī vai gadā ir adresētām budžeta iestādēm. Ja tas skaits nav liels, 1, 2, 5 mēnesī, līdz 10 mēnesī, skaidrs, ka var neinvestēt milzīgās izstrādēs, tu vari izmantot kaut kādus jau gatavus, pieejamus bezmaksas risinājumus. Piemēram, tas ir valsts uztaisītais bezmaksas risinājums, kas saucas e-adrese, kas ir atrodama portālā Latvija LV. Uzņēmumiem būtu jābūt e-adresē izveidotai jau uz šo brīdi. Cilvēks pieslēdzas e-adresei, ar to pašu Smart ID, starp citu. Tur ir web forma pieejama, viņš ar roku vienkārši aizpilda visus sava nosūtāmā rēķina datus, izvēlas adresātu, un šis rēķins tiks nosūtīts budžeta iestādei kā e-rēķins. Tātad vajadzīgajā formātā, jā. Otrs ceļš ir privāto uzņēmēju izstrādāti risinājumi. Piemēram, ir tāds portāls bankup.lv, kur arī var pieslēgties, autorizēties ar to pašu Smart ID un izveidot savam uzņēmumam kontu. Tas ir bez maksas. Atkal jau sagatavot rēķinu, aizpildot logus uz ekrāna, izvēloties savu saņēmēju, un šī sistēma, platforma bankup.lv, ļaus aizsūtīt šo rēķinu kā strukturētu e-rēķinu saņēmējam. Līdzīgu
Līdzīga funkcija, līdzīga iespēja piedāvā arī portāls tavirēķini.lv, kur arī var pieslēgties. Līdz zināmam apjomam tās darbības ir bez maksas. Tad, kad tas izsūtāmo rēķinu skaits sasniedz kaut kādu robežu, tad tas iestājās maksas pasākums, bet tas nav nekas milzīgs, un mazi vidēji uzņēmumi noteikti to var tā kā pavilkt. Nu, jā, tas acīm redzot ir, kamēr mums ir maz to, jo būtībā sanāk, ka mēs tagad pārrakstam citā sistēmā. Jā, tātad, teiksim, savā grāmatvedības sistēmā mēs tur sastādījām to visu, ja, un tagad mēs manuāli to pārrakstam. Tātad sanāk tā kā papildus šajā brīdī roku darbs. Ja vien mums nav mūsu grāmatvedības sistēmā iespēja to rēķinu izdzīt tā saucamā e-rēķina formā, ja, jeb, teiksim, kaut kādu XML failu, ja, kas mūsu grāmatvedības sistēmā jau paredzēts. Grāmatvedības sistēma nav saslēgta, lai nosūtītu automātiski, bet ir iespēja sagatavot e-rēķinu, un tad to var, Latvijas LV portālā to var ielasīt. Jā, ja. Bankup LV arī var. Arī var, jā. Jā. Ja jūsu grāmatvedības programma, ja jums ir grāmatvedības programma pašam uzņēmumam, ja jūs varat izdabūt no turienes ārā Latvijas e-rēķina standartā PEPPOL BIS 3.0 faila formāta rēķinu, tad viņus var arī augšu pielādēt šajos portālos un aizsūtīt bez manuālas ievades. Tie buramvārdi, tas bija kaut kāds standarts, ja? Tas ir standarts, jā. Viņš ir aprakstīts likumā arī 154. noteikumos var dabūt to penteri pilnā garumā. Bet, ja jums grāmatvedību sniedz ārpakalpojumu grāmatvedis, tad tie rēķina dati jums jāsagatavo ir kaut kur, un tad vai jūs ievadat Latvijai LV viņus, un pēc tam darat zinām šo informāciju savam grāmatvedim. Ja jūs to darat caur bankup.lv, tad šī informācija pie jūsu grāmatveža nonāk automātiski. Jums tas nebūs tā kā jādara dubultā. Tā ir tā priekšrocība privātajam risinājumam. Aha. Labi. Uzjautāšu vēl droši vien vajadzēja pajautāt sākumā. Kāpēc pēkšņi mums ir tagad jāsūta e-rēķina formātā? Tas ir noteikts tagad ar likumu. No kurienes šīs vēsmas? To izdomāja speciāli Latvijas valdība, lai mocītu grāmatvežus. Nē, tā gluži nav. Tam ir, es tā kā saredzu, 3 lielus iemeslus. Pirmais iemesls ir tāds, ka ir Eiropas Savienības regula, kas nosaka, ka visās dalībvalstīs tātad noteiktā termiņā šiem e-rēķiniem ir jātiek ieviestiem. Tātad pagaidām nacionālā līmenī prasības izmantot e-rēķinus ir vienas valsts robežās. Ja jums piegādātājs ir no Igaunijas, Lietuvas, viņš var sūtīt papīru vai PDF, tāpat kā līdz šim uz viņu tas neatiecas. Bet tātad kopā ar e-rēķinu ieviešanu tā sastāvdaļa no 26. gada būs arī rēķinu paziņošana uz vidu. Respektīvi, e-rēķina izsūtītājiem būs pienākums gandrīz online. Un es saprotu, ka pagaidām iet runa, ka 2 darba dienu laikā šis rēķins jāpaziņo arī uz vidu. Un vidu pusē veidosies gandrīz tātad online informācija par to, kādus nodokļu apjomus viņi varētu iekasēt. Un tas palīdz pieskatīt un uzlabot nodokļu iekasēšanu kā tādu. Un te ir jautājums, mēs visi esam pamanījuši, ka Ašarādena kungs pēdējā laikā televīzijā ir vienmēr nosvīdis un vienmēr viegls ārsts. Acīm redzot, mums ar budžetu situācija varētu būt labāka, bet mēs visi saprotam to situāciju un izaicinājumus. Un es domāju, ka valdība redz vai ir pārliecināta, ka šī e-rēķinu ieviešana un ziņošana uz vidu palīdzētu cīnīties ar pelēko ekonomiku, par ko šorīt Rīta panorāmā teica, ka viņi esot precīzi samērīti 22,1 vai 22,9%, ir zināms. Bet, ka to situāciju varēs labot, tad uzlabot situāciju budžetā. Un trešā lieta ir, ka e-rēķini palīdzētu izmantot tehnoloģiju dotās iespējas arī valsts pusē procesu digitalizācijā un efektivizācijā. Valstī pat labam tiek veidots vienotais pakalpojumu centrs pie valsts kases, kas nodrošinās kaut kā 2, 3, 4 gadu laikā budžeta iestāžu, visu valsts pārvaldes iestāžu grāmatvedības funkcijas centralizēšanu. Tātad viena lieta, kad viss tas tiks sadzīts vienu vietu, acīm redzot, cilvēki tātad tiks apkopoti, nebūs vajadzīgi tik daudz vairs darbinieki, tas ir ietaupījums valsts pusē.
Un, protams, ka tam ir jāiet roku rokā ar tehnoloģijām. Tad ne jau tāpēc tos cilvēkus dzen kopā, lai 100,000 rēķinus ar rokām ātrāk pārrakstītu. Tātad šī e-rēķina ir kā daļa no šī grāmatvedības procesu optimizācijas, no digitalizācijas, tikt vaļā no liekiem izdevumiem, kas ir saistīti ar roku darbu un tā tālāk. Budžeta iestādēs jādomā, ka gana daudz tie rēķini tur cirkulē vai ne vienā otrā virzienā, ja, un tiklīdz tas vairs nav jāpārraksta ar roku, tam vajadzētu būt diezgan būtiskam iegūmam, ja, tā ir taisnība. Tie uzņēmumi, tās organizācijas, kuras ir tiešām lielas, Rīgas doma, viņas negaidīja likumdošanas izmaiņas vai normatīvo aktu izmaiņas. Rīgas doma pie e-rēķinu ieviešanas strādā jau gadus 8 vai 10. Viņiem ir savs īpašs portāls, e-Rīga saucas. Viņi laika gaitā, vēl pirms normatīvais regulējums tātad mums liek to darīt, viņi novērtējot šīs iespējas ietaupīt un procesus efektivizēt, ir panākuši, ka jau apmēram 90% no viņu piegādātājiem rēķinus iesniedz elektroniski, e-Rīgā, vienotā formātā. Neviens papīrus neglabā, neviens ar papīriem nedarbojas, neviens nenodarbojas ar milzīgu apjomu mašīnrakstītāju darbiem. Tas viss notiek elektroniski, un tas ir pareizi. Nē, tur laikam ir grūti iebilst, ja, kad tiklīdz mēs varam kaut kādu daļu darbu atdot mašīnai, tad tas ir jādara. Ja. Mašīnai nav jāmaksā alga, viņa neslimo, neiet atvaļinājumos, un tā tālāk un tā joprojām. Ja, tā kā viss pareizi. Man vienmēr ir mulsinājis jautājums, ja man ir pēc rēķina izrakstīšanas tuliņ pat jānoziņo vidam, šis jautājums laikam nav īsti pie tevis, ja, bet ja man ir jāpaziņo vidam un vids piefiksē, šitāds rēķins ir izrakstīts, bet man kādreiz senos laikos, kad es kādreiz izrakstīju rēķinus uzņēmumu vārdā, bija tā, ka ienāk kāds vīruks un saka, ja tā teikt, ja mēs gribam tur nopirkt dārgu mantu, ja, izrakstiet man rēķinu. Es izrakstu viņam rēķinu, ja, es viņam to rēķinu iedodu uz papīra, ja, viņš aiziet, viņš parāda savam priekšniekam, priekšnieks saka, tu esi jucis, ja, prātā nenāk šito apmaksāt, ja, met ārā. Un viņi to rēķinu, es nezinu, saplēš, saburzē, ja tā teikt, ja, izmet sašrēderē vienalga, ko viņi tur izdara, ja tā teikt, un viņi faktiski pat netaisās viņu apmaksāt. No ieņēmuma dienesta viedokļa tagad ir, kā es esmu izrakstījis rēķinu, ja, tagad man no šī te rēķina, sāc maksāt PVN. Jā. Jā. Kā tad šajos te gadījumos? Tādā brīdī, kad jūs redzat, ka darījums nenotiek, jūs pienākums būtu izrakstīt kredītrēķinu uzņēmumam, kurš dzēstu iepriekšējo rēķinu. Cik es saprotu, pat labam cita tāda mehānisma neplānojas. Vienu brīdi bija ideja, es saprotu, ministrijai, ka e-rēķinus vispār nevarēs tā kā atcelt vai noraidīt, ka viņi vienmēr būs visi pareizi ļoti un tā tālāk. Un tad šis aizgāja tik tālu. Tad mēs Finanšu ministrijai rakstīsim rēķinus par mums radītā sadārdzinājuma vai izmaksu kompensēšanu sakarā ar e-rēķinu ieviešanu. Un lai viņi tad noraida tos e-rēķinus, kurus nedrīkst noraidīt. Var sakot, būs e-rēķinu atcelšanas mehānisms. Viena lieta būs, kad viņu varēs atcelt saņēmējs, jo, cik es saprotu, tiek plānots, ka visi viena uzņēmuma gan piegādātāji, gan realizācijas rēķini būs pieejami e-DSA. Un ja tev ir atnācis rēķins, kurš nav pareizs, kurš uz tevi neatiecas, kuru tu netaicies maksāt, tas var būt pat viltots rēķins, tas var būt nepareizs rēķins. Tu ej tur iekšā un atzīmē, ka šito rēķinu lūdzu manos izdevumos neskaitīt iekšā. Saņēmējs, respektīvi. To saņēmējs, jā. Bet ja saņēmējs neliekas nezinis, tad piegādātājs izraksta kredītrēķinu, kas automātiski dzēstu to viņa iepriekš izrakstīto nenotikušo darījumu. Ar kredītrēķiniem, man izklausās, ka tā piņķa ir lielāka, bet tas, ka saņēmējs, ja netaisās apmaksāt, principā var e-DSA pateikt, šitas nav riktīgs, ja? Jo pareizi tu saki savādāk, mēs tad rakstam valsts iestādē pa maz miljoniņu, ja tā teikt, apmaksājiet. Jā. Mēs jau PVN esam samaksājuši. Ir vēl viena lieta, ka tā ziņošana uz vidi ir nevis uzreiz, bet viņas saucās near online. Tad es saprotu, ka runa iet par 2 darba dienām. Tu vari to rēķinu izrakstīt, aizsūtīt tam klientam, un ja 2, dienu laikā tev tā nauda neparādās, vai tev atnāk ticama informācija, ka tas klients to nemaksās,
Viņš tev pazvan un saka, priekšnieks neatļāva. Tad tu pie sevis to rēķinu tur stornē, vai kā tas tur saucās, un uz vidu neziņo. Nu, tad tādā veidā. Bet vai es pareizi sapratu, kad transportētājs, kurš piedāvās pakalpojumu, tātad aizgādāt saņēmējiem, piedāvās to pakalpojumu uzreiz arī, nu, ja jau viņš jūsu sistēmā nonāk, ieteiksim, kad jūs tad uzreiz uz vidu ar viņu. Jā. Mēs, darbojoties kā e-rēķina operators, nodarbosimies gan ar to, ka palīdzēsim šīm sistēmām savā starpā sarunāties un rēķinus pārsūtīt tad no rēķinu sūtītāja, rēķinu saņēmējiem, gan arī šo te rēķinu noziņošanu uz vidu. Ja rēķinu sūtītājs to gribēs, jo ziņošana būs rēķina sūtītāja atbildība. Viņš var arī negribēt. Viņš var teikt, ka es pats. Viņš pats to darīs. Varbūt, ka viņš ar mums nesūtīs visus rēķinus, un viņam vienkāršāk ir ziņot uz vidu pašam un par visiem. Jā, tas var tikt būvēts dažādi. Droši vien varbūt, jā. Lielajiem uzņēmumiem, kuriem vēl nav varbūt visa šī rēķinu sistēma ieviesta, bet kuriem to rēķinu plānojās, kad ir gana daudz, ja? Labi, varbūt ne tik daudz pret valsts pārvaldi, pret budžeta iestādēm, kas būtu aktuāli no nākamā gada, tātad no 25. gada, bet, ja pēc vēl gadu vēlāk, ja ir jāsūta vienam otram visiem e-rēķinu formā, ko tad tiem lielajiem uzņēmumiem, ko tiem vajadzētu darīt? To pareizi piezīmēja, ka pat izvēloties šodienas risinājumu, ar vienu aci ir jāskatās uz 26. gadu. Sanāk drusku šķielēt, bet... Ko darīt? Dzīve tāda. Lūk. Un skaidrs, ka lielie uzņēmumi, nezinu, LMT, Tele2, nesēdēs cilvēks pie Latvija LV, lai iedzītu 1000 rēķinus, kas adresētu budžeta iestādēm. Skaidrs, ka viņiem ir jādomā kaut kādi integrēti risinājumi. Un tad tur atkal ir divi varianti. Viena iespēja ir, ka lielam uzņēmumam šādu e-rēķinu ģenerēšanas sistēmu nodrošina viņa grāmatvedības sistēmas uzturētājs. Manuprāt, labs piemērs ir, piemēram, Horizon. Jau tagad Horizon, jebkuram lietotājam, piesakot atbilstošu funkciju aktivizēšanu, ir iespēja izsūtīt e-rēķinu. Pie tam viņš var izsūtīt e-rēķinu gan caur e-rēķinu operatoru, caur mums, Unified Post, gan arī e-pastā. Tad vienkārši e-pasta vēstulē, ja līdz šim pēc noklusējuma varēja sūtīt PDF failu, tad tagad ir iespēja aizsūtīt PDF un XML, šo te strukturēto e-rēķinu. Ko pēc tam izmanto rēķina saņēmējs, kuru no tiem rēķina dokumentiem tā ir viņa atbildība vai viņa izvēle. Es esmu izpildījis valsts uzlikto pienākumu aizsūtīt e-rēķinu. Tad es domāju, ka agrāk vai vēlāk visas grāmatvedības sistēmas uzturētāji par šo domās. Es zinu, ka vēl ir lieli uzturētāji, kas strādā ar grāmatvedības sistēmām, kas ir starptautiskas, Microsoft Dynamics, Navision, Business Central, kas arī centralizēti saviem klientiem piedāvā iespēju šos e-rēķinus saģenerēt noteikti un nosūtīt, piemēram, uz e-pastu vai uz e-adresi, vai piedāvā tātad šo te trešo opciju saintegrēties ar e-rēķinu operatoru. Nosūtīt e-rēķinu operatoram, un viņš jau tad savā adrešu grāmatā skatās, kuram saņēmējam, uz kurieni tad šis e-rēķins ir jāsūta. Kā ir? Tagad tu pieminēji to pašu Horizon. Es zinu, ka arī Jumis, kas kādreiz bija Tildes, tātad grāmatvedības sistēma, arī tagad ir pie tā paša ražotāja, kā viņas, pie tā paša uzņēmēja. Un gan Horizon, gan Jumis ir jau ar e-rēķiniem darbojās, tur viss ir. Kādreiz bija Latvijā, es tagad neesmu lietas kursā, kādreiz Latvijā bija ļoti daudz, teiksim, šo te grāmatvedības programmu uzņēmumu, kas rakstīja grāmatvedības programmas, Nezinu, cik viņu daudz ir tagad, bet vai tu zini, vai ir vēl daudzi tādi, kas ir jau saintegrējušies, teiksim, kaut kur ar kādu operatoru, vienalga vai privātu vai valsts, kas var nosūtīt pa taisno no grāmatvedības sistēmas? Pa taisno no grāmatvedības sistēmas īsti aizsūtīt nevar. Tā grāmatvedības sistēma parasti ir domāta e-rēķina izveidei prasītajā formātā, un pēc tam it kā tam uzņēmumam pašam ir jādomā, ko darīt.
Un tas ērēķinu apmaiņas modelis parasti ir tāds, ka grāmatvedības sistēmas uzturētājs uzņēmumam nodrošina iespēju ģenerēt ērēķinus un tad viņus dabūt, piemēram, līdz ērēķina operatoram vai izsūtīt pa e-pastu. Es tā arī biju domājis, tā teikt, kad tā nosūtīšana nevis, kad viņi paši pa taisno, tā teikt, ar otru, bet nē, kad viņi tālāk, to nodrošina kaut kā sistēmas veidā jau, kad mums vairs nav, teiksim, jāveic kaut kādi papildus vingrojumi. Jā. Es savulaik esmu redzējis sarakstu ar Latvijā populārākajām 40 grāmatvedības programmām. Jā. Ir tā, es nezinu, vai visas viņas ir dzīvas. Ir ļoti egzotiskas, varbūt Kentaurs, Ozols un virkni vēl. Mēs, tā kā es domāju, ka esam runājuši apmēram ar kādām 5 līdz 7. Par mums noteikti zina Horizon, Jumis, tad bijušā Hansa Financials pēctecis Excellent, kura produkti Standard ERP, Standard Books, no kuriem noteikti var izsūtīt un saņemt ērēķinus. Moneo, Zalktis ir pietiekami aktīvs, ceram, ka tur viss notiks. Ir tāda Brioks, SageX, kas ir franču izstrādājums un sēž tīklā. Zināmas aktivitātes mēs esam uzsākuši ar Solcraft, DICE ir tāda programma. Tie ir tie, par kuriem mēs zinām, ka viņi rosas. Iespējams, ka citas grāmatvedības programmas meklē citus ceļus, viņi vienkārši pie mums nav bijuši, ir izmantot citu ērēķinu operatoru pakalpojumus vai paši plāno kaut ko darīt. Grūti komentēt. Okay, bet tā tad, principā, vairākas no nosauktajām es zinu jau gadu laikam 10. Tā kā, tā tad, principā, ir noteikta rosība ir, un, tad tālāk, droši vien mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir jāskatās, vai viņu grāmatvedības programmas izstrādātājs kaut ko tādu vispār nodrošina vai kaut ko tādu domā, un ja viņam ir pietiekami daudz to klientu, tad biznesi kaut kādi, droši vien jau, kad būs viņiem jāprasa, jo pretējā gadījumā sanāks, kad viņi, tie izstrādātāji riskē, kad tie uzņēmumi migrēs prom no viņiem. Jā, es domāju, ka tas arguments varētu būt tāds, ka ja grāmatvedības sistēma nenodrošina ērēķina ģenerēšanas iespēju, tad faktiski viņa neatbilst normatīvo aktu prasībām, un tas produkts ir nelikumīgs. Tev taču nav jāmaksā par nelikumīgu produktu un tā tālāk. Skaidrs, ka tie grāmatvedības sistēmu uzturētāji ir daudz izdarījuši pa tiem gadiem, lai tos uzņēmumus pieturētu sev un nelaistu viņus projām. Bet ja viņi ignorē pilnībā, piemēram, ērēķinu jautājumu, skaidrs, ka tam būs kaut kādas sekas viņiem. Jā, bet kā redzi, ja es esmu, pieņemsim, uzņēmums, kurš darbojās pamatā ar privātiem klientiem, un man tie rēķini valsts pārvaldē nav vispār, un citiem uzņēmumiem ir 3 mēnesī, jo seviņas tos 3 mēnesī, tā var arī pārrakstīt, kaut vai tajā pašajā adresē. Jā, tas idejas. Ir variants. Jā. 25. gadā, es saku, tā problēma nebūs tik milzīga. Ir rīki, bezmaksas maksas, ņem un izmanto. Es domāju, ka tas nav. Pēc tam tu teici privātajiem, tas ir uzņēmēji, nevis privāta personas. Nē, privāta personām. Privāta personām es saprotu, kad rēķini, kurus, teiksim, es kā uzņēmums gribēšu izrakstīt saviem klientiem privāta personām, man viņiem nebūs obligāti jāsūta e-rēķina forma. Šajā XML, ko viņi tad galā darīs ar to visu? Tieši tā, tātad e-rēķini attiecās tikai uz juridiskām personām, tātad B2B, G2B. Cita lieta, tātad fiziska persona veic saimniecisko darbību, ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, tad viņai arī būs jāvar tos e-rēķinus taisīt. Bet, ja viņš ir privāts saimnieciskās darbības veicējs, ar lielu varbūtību viņam tie rēķini nav tur baigos 10 000 katru mēnesi, vai ne? Citādi viņš jau būtu jau uzņēmums, vai ne? Tieši tā. Ar visu savu grāmatvedības sistēmu. Ok, tātad, ja mani klienti ir, es šodien biju pie kurpnieka, zābakus paņēmu saremontēts uz ziemu, Okay. Tātad, ja es esmu kurpnieks un man ir jāapmaksā 2 rēķini
2 rēķini kaut kādiem piegādātājiem, viens līmi, viens zolas, ja? Nu, un es esmu reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, bet visi mani klienti ir privātpersonas. Nu, uzņēmumi, zābaks varbūt tur pie mazajiem remontētājiem neremontē. Ja, tad man teiksim, kaut kāda liela tur tāda integrācija vai vēl kaut kas, ja, viņa man tur patiešām nevienā acī visdrīzāk. Ja. Es visdrīzāk varu, ja man tas piegādātājs sūta to rēķinu, e-rēķina formā, bet es varēšu prasīt, lai man sūta, labi, e-rēķins jums jāsūta obligāti, sūtiet e-rēķinu arī, bet tak to cilvēkam lasām un to PDF, ja, tātad, lai viņš man vienmēr obligāti līdzi. Prasīt vari, bet sūtītājiem nebūs pienākums to nodrošināt. Viņš principā var sūtīt tikai strukturētu e-rēķinu, jo normatīvais regulējums pat labam pieprasa obligāti to un neko nesaka par PDF. Pēc tam viņš var sūtīt PDF, bet tas PDF var būt iekļauts XML-ā, kā to paredz tātad e-rēķina standarts, un tad arī ir ķēpīgi viņam tikt klāt. Bet ir varianti. Kā var tikt klāt šajā gadījumā? Jā. Ja man atsūta tagad kaut ko, ja, kas ir tur tas XMLs, ja, un es esmu tāds maziņais privātais, es uz viņu skatos, ko man ar to tagad darīt? Viens no variantiem ir, pēc idejas viņu var atvērt Excelī. Pats esmu to darījis, atverās viņš stulbi, tur var sakot, cik tev tanī rēķinā ir rindiņas, teiksim, produktiem, tik tev arī ir rindas tanī Excelī, bet principā atvērt var, saprast var. Ja tev nav pārāk daudz to rēķinu, 2, 3, 5 izdzīvosi. Nākošais ir, ka tu to XML vari savā e-Latvijā importēt kā XML un izdabūt no turienes ārā PDF, respektīvi izmantot Latvija LV kā konvertētāji. Kā konvertoru. Jā. Un ir arī tīklā, ja jūs ievadīsiet XML to PDF, ja? Nē, PayPal Invoice Viewer. Aha. Tad es dabūju tur rokā kaut kāds pāris, es pamēģināju, arī izskatās viņš tur 4-5, bet saprast to rēķinu varu, viņš ir reāli vizuāli apskatāms un tā. Aha. Tu saki, ka tā kā nebūs obligāti sūtīt PDF-ā, ja? Ja es būtu tas piegādātājs un mani kurpnieki, kas pērk no manis to līmi, teiktu, ka bet mums vajag tā, lai es varu saprast, vai arī es nevarēšu no tevis pirkt, ja? Es sūtītu viņiem PDF-us arī, ja tas jau būtu tālāk manās interesēs, ja? Valstī, ja tā teikt, ja es tur to rēķinu, e-rēķinu formā nosūtīšu, bet ja es viņam nenosūtīšu cilvēkam lasāmā formātā, tam maksātājiem, ja, tad es nedabūšu naudu. Un ja es nedabūšu, ar viņš no manis nepirks. Viņš pāries pie kāda, kurš būs gatavs to PDF aizsūtīt. Tā kā es domāju, ka tur to tirgus atrisina. Tas, ko mēs pat labam daram, visur, kur vien ir iespējams, mēs e-rēķinu padodam kopā ar vizualizāciju. Tātad ar šo PDF tā, lai viņu otrā pusē var apskatīties arī regulārs cilvēks, normāls cilvēks. Un mums, principā, laikam, izstrāde jau pabeigta, vai tūlīt tiks pabeigta, kad mēs e-rēķinu platformā kontrolēsim rēķinus, un ja kādam, teiksim, rēķinam nav šī PDF iekļauta, tad mēs viņu pie sevis uzģenerēsim, viņi visiem būs saņēmējiem būs vienāda, bet pievienosim klāt tanī pārsūtīšanas brīdī, tā kā saņēmējs vienmēr dabūs bildi, neatkarīgi no tā, vai sūtītājs viņu ir izveidojis savā pusē. Bet tas būs tiem saņēmējiem, kuri tā kā, būs ielikuši ķeksītie, kad mēs gribam arī PDF, ja tas visiem? Es precīzi nepateikuši, kādu mēs to konfigurāciju pat labam taisam. Man liekas, ka sākotnēji tiem, kuri tā kā gribēs, kuri to būs nopelnījuši, noslēdzot līgumu ar mums. Par rēķinu saņemšanu. Jo tas izklausītos, ja man tur ir tā grāmatvedības sistēma tāda, kura kā reizē rēķins ir gatava ēst iekšā, ja? Tad jau atkal, priekš kam man tur vēl tas viens liekais fails, ja? It kā jau viņi neaizņem mūsdienās tur tādu to apjomu, lai būtu liela problēma, ja? Nē. Labi, tagad mēs ieviešam šo te Latvijā, tātad 25. 26. gads, ja, nezinu, cik viegli mums ies, ja, parasti tomēr ar tādām lielām izmaiņām uzreiz tas viss nenotiek, ja. Man tā kā labi patiktos cerēt, ja, kad nebūs tur kaut kādi milzīgi tur sodi uzreiz un tā tālāk, ka tomēr ļaus uzņēmumiem pielāgoties šai situācijai.
Bet kas tālāk? Ja šī ziņa mums ir nākusi no Eiropas, ja, tad pēc tava iepriekš teiktā es nojaušu, ka droši vien, kad kaut kad šie e-rēķini tiks pieprasīti arī starptautiskajā līmenī. Jā, tā ir. Eiropas Savienības regula paredz, ka no 28. gada obligāti kā strukturēti e-rēķini būs jāsūta arī starpvalstu rēķini. Un šim nolūkam Eiropa ir izveidojusi e-rēķinu apmaiņas tīklu, ir definēti e-rēķinu standarti. Šis tīkls saucās PEPPOL, un e-rēķinu standarts arī tātad ir PEPPOL e-rēķins. Lai pieslēgtos šim tīklam un saņemtu e-rēķinus, jums ir jāreģistrējas šī tīklā un jāsaņem savs PEPPOL ID, PEPPOL identifikators, kas kalpo kā rēķina saņemšanas adrese. Tad apmēram tā kā katram tur cilvēkam ir, teiksim, sava, pasta adrese, jeb e-pasta adrese. Jā. Lai nosūtītu, jums šis te reģistrēšanās nav vajadzīgi, nosūtīt varēs jebkurš. Tāpat jums nav vajadzīgi paskastīt, lai aizsūtītu vēstuli. Jūs varat publiskajā paskastītē iemest un viņa aizies. Uzņēmumi paši pat taisno šim PEPPOL tīklam klāt neslēgsies. Šo pieslēgšanos nodrošina tā saucamie pieslēguma punkti, jeb angliski access points. Tie atkal ir tādi operatori, kas nodrošina uzņēmumu reģistrēšanu un to, ka ar viņu starpniecību rēķinus var gan nosūtīt, gan saņemt šī tīklā. Kopsavilkumā laikam jāsaka, ka šie e-rēķini, tāpat kā jebkura tehnoloģija tajā ieviešanas posmā, viņi rada kaut kādu apgrūtinājumu, kaut kādu papildus piespiešanos, ja? Bet rezultātā vajadzētu būt, ka tas iegūms ir visām pusēm, jo atkritīs daudz roku darba. Ja? Jebkuram uzņēmumam rēķinu vadīšana iekšā grāmatvedības sistēmā aizņem noteiktu resursu. Protams. Ja, tāpēc, kādreiz, teiksim, e-pasts, ja, nebija visiem, ne mūžīgi. Ja, tātad tajā brīdī, kad kāds ieviesa e-pastu, viņš saka, es tev varētu aizsūtīt e-pastā kaut ko, ja, ļoti iespējams, ja, kad otrā galā arī bija kāds e-pasts, ja, kāpēc man te tagad kaut kāda sarežģījuma, ja, sūt pa faksu, to mēs pazīstam. Jā, tieši tā. Ja, tātad, kaut kādas tehnoloģijas ieviešot, vienmēr ir, ja. Tas, kas man šķiet, ja, kas būtu šiem te mazajiem uzņēmumiem, kas būtu noderīgi griezties pie saviem grāmatvedības programmu izstrādātājiem un teikt, lai viņi nodemonstrē, uztaisam demonstrāciju, kā tad tas būs jādara praktiski. Jā. Tās būtu tās lietas, ja, kas man šķiet, ja, kas cilvēkiem palīdzētu saprast. Jo pašlaik jau mēs arī, ja mēs te sēžam ar mikrofoniem, ja, runājam gudras lietas, ja, mēs mēģinājām tā kā pēc iespējas vienkāršāk, ja, un pēc iespējas tuvāk tai praktiskai lietai, ja, bet tajā brīdī, kad tam grāmatvedim būs jādarbojās ar to, jānosūta, jāsaņem, kā to praktiski darīt, kas te ir jāspiež, ja, lai no šīs konkrētās programmas, lai mēs kaut kur aizsūtītu, vai kaut kur ielasītu, vai kaut kā tur, kas tad mums praktiski ir jādara? Man liekas, ka tā ir tā komponenta, kas ļoti bieži pietrūkst. Ja? Tā kā... Ja tas grāmatvedības sistēmas uzturētājs vai izstrādātājs tiešām rūpēsies par to savu klientu, tad tam būtu izsūtīšanas pusē jābūt ļoti vienkārši. Respektīvi, pat labāk sūtot jebkuru rēķinu, noteikti klienta kartiņā ir ierakstīts, ka šitam drukāt, šitam sūtīt pa e-pastu un viss. Un tur jābūt vienkārši klāt trešajai iespējai sūtīt kā e-rēķinu. Un tu konkrētajam klientam izvēlies vienu reizi kanālu sūtīt kā e-rēķinu, rēķinu tu gatavo grāmatvedības programmā tāpat kā līdz šim bez izmaiņām, vienkārši spiežot rēķinu, sistēma pati jau zina, ka šis rēķins ir jāsūta kā e-rēķins un pati zina, kādu ceļu meklēt, kur tas rēķins ir sūtams. Līdzīgi ir saņemšanas pusē. Es domāju, ka būtu tikai normāli, ja sistēma nodrošinātu, ka tie rēķini, kas ir saņemti kā e-rēķini, viņi jau maksimāli būtu ievadīti sistēmā kaut kur virsgrāmatā vai kaut kādā saskaņošanas modulī vai saņemto dokumentu rindā, un tur būtu ne tikai viņu bilde, bet būtu arī visi dati, kurus tas grāmatvedis ar vienu pogu tad novirzīt uz programmas pareizo sadaļu un viss. Tātad šitas ir piegādātāja rēķins, čiks, viņš nospiež,
iekrīt iekšā viss, tev vairāk nekas nav jābūt. Nu, pēc idejas tad jā, rēķins atnāca, viņš uzreiz jau ir iekšā mūsu Jā. sistēmā. Sistēmā tālāk, ja kas mums daždiena rēķina jādara, tad to arī darām, vai ne? Bet Tieši mums tā. atkrīt tas pārrakstīšanas viss tā fāze, kas ir, Jā. viena lieta, ja tas ir ar vienu ierakstiņu rēķins, ja. Labi, ja mēs tur izvēlamies, ja tā teikt, droši vien no datubāzes uzreiz jau, kas tad mums ir tur tas piegādātājs, ja, tur visi viņa dati ir aizpildīti, ja. Ļoti iespējams, ka mēs izvēlamies arī tur to preci, ja, no kaut kāda kataloga, ja, bet mums būs jāieraksta skaits, jāieraksta tur šīs reizes cena, ja, ja, bet tad, ja mums ir dažādas šīs te preces, ja, un ja viņas ir, ir tā rēķini, ja, kur ir uz 2 lapām, ja, tā teikt, kur ir tur 10 tās rindiņas, ja, un tajā brīdī to visu pārrakstīt, tas ir milzīgs ieguldījums, ja, un ja tas viss mums jau būtu mūsu sistēmā iekšā, ja, es domāju, ka jebkurš uzņēmums, ja, piekritīs, kuram ir bijusi darīšana ar šādiem rēķiniem, jebkurš uzņēmums piekritīs, ja, ka milzu darbs tiek iekonomēts. Ja. Vēl viena lieta, valsts nemēģina izlaust rokas visiem un piespiest, lai visi izmantotu tieši valsts noteikto ierēķina apmaiņas standartu. Tātad ir paredzēts, ka drīkstēs izmantot arī citus rēķinu apmaiņas standartus, ja uzņēmumi savā starpā par to vienojas. Piemēram, lielie mazumtirgotāji, Rīmi, Maksim, varbūt vēl kāds ļoti aktīvi izmanto tā saucamo EDI, jeb Electronic Data Interchange ar saviem piegādātājiem, kur gan preču pasūtīšana, gan pirkuma apstiprināšana, gan rēķinu piegāde notiek īpašā sistēmā jau tagad, jau ilgstoši, un tā ir pilnībā elektroniski, tur papīru nav, bet, protams, ka tur nekas nav Latvijas e-rēķina standartā. Šī sistēma var palikt, darboties, tur nekas nav jālauž. Vienīgais pienākums, kas parādīsies piegādātāja pusē, būs tanī brīdī, kad rēķins tiks izsūtīts pa šo sistēmu, uz vidi būs jānodublē šis pats rēķins, un uz turien gan tas būs jāsūt Latvijas e-rēķina standartā. Bet es domāju, ka šo funkciju nodrošinās tā EDI pakalpojuma operatori. Latvijā tur tādi ir tā saucamie Edisoft, Telema un Unified Post. Bet man šķiet, ka tie ir salīdzinoši nelieli pielāgojumi. Jā. Vēl sāņus, mazliet savādāk saformētu, bet Tieši tā. būtībā to pašu informāciju. Jā. Bet esošā sistēma jālauž nebūs. Jā, man šķiet, ja tā teikt, ka vislielākais tas izbrīns droši vien būs tiem, kas neko tādu agrāk nav darījuši, un kam to rēķini ir maz. Ja, tiem varētu būt, man šķiet, ka vislielākais tas izbrīns. Zinām, pielāgošanās būs prasīta no visiem, bet un droši vien, ka zināms bardaks nākošā gada un aiznākošā gada sākumā būs, lai kā mēs gatavotos. Tas ir neizbēgami, bet, piemēram, Skandināvijas pieredze rāda, ka tas viss ļoti labi strādā, ar laiku sistēmas noregulējās, cilvēki pierod. Tieši tāpat kā pie e-pasta, tāpat pieradīsim arī pie e-rēķiniem un viss būs kārtībā. Es domāju, ka tā būs, ja tā teikt, jautājums ir tikai, cik ātri mums tas izdosies, un cik gludi. Kaut kā tā. Ar to nepiemanis. Labi, liels tev paldies par piedalīšanos šajā podkastā. Es ceru, ka skatītājiem, kam ar e-rēķiniem ir kāda saistība, varbūt kaut ko jaunu uzzinājāt, un kaut kas jums būs noderīgs. Visiem veiksmi e-rēķinu ieviešanā. Jā, lai jums visiem veicas. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust.